Esam laivā, tad es sev pagaidām mikrofonu izslēdzu un video, kamēr mēs gaidām. Pārliecības pēc, Zane, mans ekrāns ir redzams? Jā, redzam. Labi. Man nomutē, man pašai jānomutējā. Tev tā kā pašai vajadzētu. Nu, labi. Es domāju, ka mēs varam ķerties pie lietas. Es jau šodien kaut kā nevaru sagaidīt, kad mēs sāksim. Reti, ka tā ir, kā ar tādu nepacietību gaidu kaut ko prezentēt, bet jā, šodien ir tā diena. Labdien visiem! Tā. Tā, Zane, tur čatā, ja kaut ko vajag palīdzēt, tad tas uz tevi. Jā. Tiem, kas varbūt vēl nezina, tad mani sauc Kaspars, esmu Kosmopolitāna vadītājs Latvijā. Ar mums ir arī gan mūsu klients, ilgtermiņa, gan liels palīgs visā šajā ceļā. Vienotais konts vadītāja un valdes locekle, un tālāk jau Dita pati sevi palielīs un iepazīstinās. Un arī Zane, Kosmopolitāna klientu atbalsta speciāliste.
Un tad šodien tā doma ir mazāk tehniski, bet vairāk tā parunāt un atbildēt uz tiem jautājumiem, ar kuriem es ikdienā ļoti bieži saskaros, zvanos, ēpastos no arī esošo klientu jauno un topošo klientu puses, un tieši no grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju puses par to, kā sākt, kuri plāni, kā pievienot klientus, kā organizēt to darbu. Jā, un varbūt tie, ja ir kāds, kas ir klausījies manas prezentācijas iepriekš, tad varbūt zina, ka parasti es ar pašām PowerPoint vai tādām prezentācijām neaizraujos. Man patīk parasti ķerties pie praktiskā uzreiz, bet šoreiz būs arī tāda neliela tā kā prezentācijas, uztaisīju PDF failiņu, lai būtu pēc šī webināra arī kaut kāds materiāls, tā kā, atskatīties. Varbūt jums arī baigi šodien nevajag nekādus pierakstus veikt, būs tāds materiāls, kur mēs ievietosim kopā ar pašu šo video ierakstu arī mūsu Cospocket bloga sadaļā. Un tad tur šī informācija atkal būs atrodama. Tāpat arī šajā failā būs norādīti gan mani kontakti, gan Zanes kontakti, tiem gadījumiem, kad būs nepieciešams mūsu atbalsts vai konsultācija. Jā, un tas, kādēļ šodien tieši grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem arī daļai tādēļ, ka ja darbu ar Cospocket uzsāk individuāls uzņēmums, tad tas ieviešanas process ir krietni vieglāks, teiksim tā. Tiek pieregistrēta viena organizācija, izveidots viens savienojums ar grāmatvedības sistēmu, kuru tiek izmantota vienu reizi. Grāmatvedes sakonfigurē visus iestatījumus, pievieno kolēģus un pa lielam sāk to lietošanu. Un vienīgais, kas ar laiku var mainīties, ir pienāk jauni darbinieki, jāpievieno pāris jauni lietotāji, tādas nianses. Savukārt ārpakalpojumu sniedzējiem tas viss ir mazliet citādi. Ir jāreģistrē vairākas organizācijas, šīs organizācijas jāpiesaist savam uzņēmumam, par kādu maksā ārpakalpojums, par kādu uzņēmums pats izvēlās maksāt par sevi, par Cospocket pakalpojumiem. Un konfigurācijas ir jāveic katram klientu uzņēmumam atsevišķi, jo var gadīties, ka vienam klientam tiek izmantota viena grāmatvedības sistēma, otram otra, tātad divas dažādas integrācijas un dažādas vēl specifikas, par ko mēs parunāsim. Jā. Un tad varbūt es padalīšos ar ekrānu, lai gan Zane par to aptauju. Vai mēs par to gribējām pieminēt sākumā? Jā, es tūlīt ielikšu saiti čatā uz Facebook aptauju, kurā mēs vēlamies noskaidrot, cik laika jūs pavadāt dokumentu savākšanai no kolēģiem, klientiem, darbiniekiem. Ja varat, lūdzu atbildēt, mums tas tiešām ļoti interesē, un tad arī webināra beigās paskatīsimies rezultātus. Jā, labi, paldies tev. Un Ditai tad es vārdu došu, tad, kad es jau būšu savu daļu norunājis, parādījis. Tad es dalīšos ar ekrānu. Jā, tātad pavisam īsi par to, kas ir Cospocket, par vēsturi Cospocket es neiedziļināšos. Cospocket tātad ir rīks izdevumu dokumentu digitalizēšanai un tālākai padošanai uz grāmatvedības sistēmu. Tagad jau ar Cospocket arī var saskaņot bankas izrakstus, bankas maksājumu karšu izrakstus. Šobrīd tas attiecās vairāk uz debetkartēm. Vispār arī kredītkartēm šo funkcionalitāti var izmantot, bet tur vēl ir daži neatrisināti jautājumi. Jā, tātad Cospocketam ir integrācijas ar lielāko daļu Latvijā esošajām grāmatvedības sistēmām. Ir grāmatvedības sistēmas, kurām ir vairāk izplatītāji partneri, tad tur
tur ir mazliet specifiskāk, kāds no partneriem ir izveidojis priekš saviem klientiem integrāciju, kāds nav, bet lielākā daļa ir nosakta. Cospocket tāpat arī digitalizē tos dokumentus arhivē uz doto brīdi. Tātad runa ir par izdevumu dokumentiem, bet nu jau pavisam drīz būs iespēja pievienot digitalizētiem dokumentiem arī pielikumus, ar to ir domāts vai CMR vai tāmes, līgumi un tādas lietas. Un tas viss arhivēsies tātad Cospocket dokumentu arhīvā. Dokumentu arhivēšana notiek 8 gadus vai līdz brīdim, kad jūs tos dzēšat. Un ar Cospocket arī ir iespējams organizēt izdevumu vīzēšanu, jeb apstiprināšanu. Tas ir vairāk tajos gadījumos, kad darbinieki paši digitalizē dokumentus, šos dokumentus iesniedz Cospocketā, bet pirms tos padot uz grāmatību sistēmu, vadība tos vēlās apstiprināt. Tātad apstiprināt vai noraidīt, palūgt korekcijas, pamatojumus un tam līdzīgi. Tas arī ir iespējams ar Cospocket. Un ķersimies pie lietas par to, ar ko sākt Cospocket ieviešanā ārpakalpojumu grāmatvežiem. Pirmais, ko es teiktu, ka pat pirms konsultācijas pieteikšanas, tas būtu savu klientu tāda apzināšana, novērtēšana, par kuru mēs mazliet uz priekšu parunāsim detalizētāk. Otrais būtu konsultācijas pieteikšana. Tas ir, es domāju, ka ļoti būtisks solis šī konsultācija. Konsultācijas mēs sniedzam bez maksas, tāpēc to es iespēju, vajadzētu izmantot. Tieši tādā pašā brīvā gaisotnē mēs tiekamies, es nodemonstrēju produktu, jūs uzdodat jautājumus, un dažkārt mēs pat sākam jau veicam pirmo uzņēmumu reģistrāciju kopā, un tad jau pēc tam aiziet patstāvīgs darbs. Protams, darba uzsākšana sākās ar reģistrāciju. Šos soļus mēs apskatīsim kopā. Es šodien izveidošu fiktīvu e-pastu, ar kuru man vēl nav konts Cospocketā. Mēs paskatīsimies, kādi ir tie soļi, kurus ir jāveic, lai nonāktu vismaz līdz šai testēšanai. Un, kad jau viss šis cikls ir noslēdzies, tad jau tālāk aiziet pārējo klientu reģistrēšanu. Ar pārējiem klientiem es domāju to, ka šajā solī savu klientu novērtēšana, kā viens no tādiem mērķiem, uzdevumiem vajadzētu būt ne tikai saprast, kuriem klientiem ir viss nepieciešamākais šis automatizācijas, digitalizācijas risinājums, bet arī kuri varētu būt tie pāris klienti, ar kuriem varētu sākt apzināt šo digitalizēšanas risinājumu. Vienmēr ir svarīgi saprast, arī pirms konsultācijas ļoti labi saprast, kuru vai kuras grāmatvedības sistēmas tad tiek izmantotas. Kāds ir aptuvenais vidējais dokumentu skaits mēnesī uz uzņēmumu, kuru banku maksājumu kartes tiek izmantotas, tad mēs arī kopā, konsultācijas laikā varam paskatīties, vai ar šo banku ir savienojums. Latvijas vadošajām bankām savienojumi ir pieejami, bet zinu, ka mēdz izmantot arī ārvalstu banku pakalpojumu sniedzējus, tāpēc to ir labi saprast. Ir labi saprast arī to, vai konkrētiem klientiem, vai kuri ir tie klienti, kuriem būs nepieciešams iestatīt, konfigurēt izdevumu vīzēšanu. Jūs zināt, jūsu klientiem šāda izdevuma apstiprināšana un vīzēšana nav nepieciešama, tad mēs šo jautājumu pat varam izlaist, jo tas pats par sevi jau aizņem kādas 10-20 minūtes, lai izrunātu, saprastu, kā tas darbojās un pamēģinātu, sākt to konfigurēšanu. Un izvēloties tos pirmos klientus, ar kuriem veikt izmēģinājumus. Tad viens ir, protams, kuriem visakūtāk ir svarīgi šobrīd kaut ko digitalizēt, kur ir liels dokumentu apjoms, kas rada jums slogu, varbūt klientiem pašiem. Bet otrs būtu tas, kuri ir tie klienti, kuri ir vairāk tendēt uz tehnoloģijām, kuri ir gatavi mēģināt. Jo parasti jau ieviešot kaut kādas izmaiņas, vienmēr būs
kaut kāda zināma pretestība vai no komandas locekļiem, vai no klientu uzņēmumu puses. Tāpēc, jā, ja ir iespējams, tad izvēlēties tos, kur ir vairāk tendēti uz inovācijām. Jā, un svarīgi būtu arī saprast, vai klientu uzņēmuma darbinieki būs tie, kas tos dokumentus digitalizēs, un jums tā kā sanāk iesūtīs vai nu uz apstiprināšanu, vai jau patiešo grāmatvedības sistēmā. Tas, protams, ir ideālais scenārijs priekš jums, jo es iemetu acī aptaujā, par kuru Zane pieminēja. Tur bija diezgan liels tas īpatsvars tam, ka dokumentu apkopošana, savākšana, atrašana aizņem vairāk nekā 40% laika no grāmatveža darba laika. Tad šis ir tas veids ideālais, ar kuru to tā kā var krietni mazināt, jo tad darbinieki paši ir atbildīgi par to dokumentu iesniegšanu, un ideālā scenārijā viņi to dara, teiksim, tikko iepilda degvielu, saņem čeku, nofotografē viņu, un tas čeks jau ir, ja ne grāmatvedības sistēmā, tad viņš jau ir digitalizēts Costpocket sistēmā, pieejams gan vadībai, gan jums, vai arī tas pats arī ar rēķiniem. Jā, tāpēc ir svarīgi izvērtēt tos klientus, un jau uz konsultāciju būtu labi, ja jūs zinat, kuri ir pāris tādi, ar kuriem varētu sākt. Jā, konsultāciju varat pieteikt 3 veidos, var patiešo rakstīt man uz e-pastu, zvanīt droši, un ir arī tāds ērts veids mājaslapā. Es varbūt parādīšu uzreiz. Tātad Costpocket mājaslapā, šī ir mājaslapas galvenā lapa. Šeit ir tāda mazliet kautrīga balta podziņa, piesaka konsultāciju. Doma tāda, ka nospiežot uz šo pogu, atvērsies tāds tā kā kalendārīts būtībā, kur ir iespēja izvēlēties, pirmkārt redzēt pieejamos datumus, kuros ir iespējams pieteikt konsultāciju, un tad jau nospiežot, teiksim, uz datumu, var redzēt pieejamos laikus. Jā, te gan, diemžēl, šo pārtulkot šīs pogas nav iespējams, bet viss diezgan intuitīvi, un es pieļauju, ka var pārtulkot ar internetu pārlūku palīdzību. Viss, kas jums jānorāda, ir vārds, jūsu e-pasts, jāizvēlās viena no tikšanās vidēm, un var papildus sniegt kaut kādu informāciju, kas varētu būt noderīga šai tikšanās laikā. Piemēram, tas varētu būt pati noderīgākā informācija, varētu būt, kuru integrāciju jūs lietojat, kuru grāmatvedības sistēmu jūs lietojat, un varbūt, kas ir tie galvenie jautājumi, kurus vēlaties, uz kuriem vēlaties saņemt atbildes. Jā, tas ir par šo. Tāpat es pieminēšu par mājaslapu, ja jau mēs pieskārāmies. Mājaslapas lejas daļā ir atrodama bloga sadaļa. Blogā var atrast ne tikai rakstus, bet arī video ierakstus no citiem mūsu semināriem. Un te jūs, teiksim, varat atnākt un paskatīties, vai gadījumā jau nav kāds webinārs, seminārs ierakstīts par jūsu interesējošo grāmatvedības sistēmu, teiksim, Moneo, ja mēs patinam uz leju, arī te ir Direkto, un varam atrast Zalkti, Standardbooks un tālāk arī jums. Tāpēc šeit var atrast diezgan daudz noderīgas informācijas, un visbeidzot, sadaļā, kā lietot, var atrast dažādas pamācības par to, kā digitalizēt, kā konkrētai integrācijai pieslēgties, kā uz konkrētu grāmatvedības sistēmu nosūtīt dokumentus. Un, protams, kontaktu sadaļā atbalsta kontakti un mani kontakti. Darba uzsākšanai es parasti iesaku, ja ir tāda iespēja, ja jūsu kolektīvā ir vairāki grāmatveži, varbūt ir vēl grāmatveža asistenti, izvirzīt kādu vienu atbildīgo, kā es saku, projektu vadītāju par šo Costpocket, kas varētu atbildēt. Ir labi, ja ir viens tāds vecākais, kas, ja notiks darbinieku rotācija, kas varēs apmācīt arī jaunos darbiniekus un palīdzēt, teiksim,
arī esošiem kolēģiem, ja būs kāda ķibele, vai sazināties ar atbalstu, vai vienkārši pieslēgties un palīdzēt saprast, kā darīt labāk. Tāpēc, ja ir iespēja, tad vienu atbildīgo izvirzīt savā komandā ir laba doma. Jā, un tālāk jau šo mēs tūlīt skatīsimies praksē. Vispirms vajadzētu reģistrēt savu ārpakalpojumu uzņēmumu, jo tieši viņam mēs piesaistīsim, vai ja pareizāk, jūs piesaistīsiet savu klientu uzņēmumus. Kā nākamais solis man ir pieminēts pieslēgšanās mākoņa videi. Tas ir tādēļ, ka šī mākoņa vide ir domāta darbam uz datoru, un no tās jums būs ērtāk tālāk veikt klientu uzņēmumu reģistrēšanu un konfigurēšanu. Jā, un būtībā reģistrēt pirmos klientus, izvēlēties plānus. Sākumā mēs iesakām robo, par plāniem mēs parunāsim uz beigām. Pievienojiet savus kolēģus, lai kolēģi arī paši var reģistrēt savus klientus. Tā doma ir, ka tiek reģistrēts ārpakalpojumu uzņēmums. Vispirms tur ir viens administrators šajā kontā, persona, kas reģistrē uzņēmumu, un tad jau pievieno visus pārējos kolēģus, grāmatvežus, kuriem katram visdrīzāk ir savā pārvaldībā esoši klienti, kuri tad reģistrē katru savā pārvaldībā esošos klientus un piesaista šim ārpakalpojumu uzņēmumam. Jā, tālāk jau notiek konfigurācija, kur mēs paskatīsim. Testēšana, ar to ir domāts, tad, kad tiek izveidots savienojums ar grāmatvedības sistēmu, vienmēr ir laba doma pamēģināt iesūtīt pāris dokumentus, notestēt, vai viss strādā. Ja gadījumā tiek atgriezta kāda kļūda, sazināties ar Postbucket atbalstu un kā kopīgi atrisināt, saprast, kādēļ dokuments varbūt neaiziet uz grāmatvedības sistēmu. Un visbeidzot jau pievienot arī pārējos klientus. Tad es pāriešu uz to reģistrēšanas daļu. Šis skats būs pirmais, ar ko jūs saskarsieties. Būtībā tas, kas man vajadzīgs šobrīd, ir man nepieciešams uzģenerēt fiktīvu e-pasta adresi. Šai lapai nepievērsiet uzmanību, tai ar Postbucket nav nekāda sakara. Te es vienkārši iegūšu 10 minūšu e-pastu. Jā, tātad pirmā lieta, ko jūs izdarīsiet. Valodu izvēlēsieties. Tālāk ir tāda kā ievad slaidiņu, teiksim tā, to var spiest izlaist, var arī iziet cauri. Vienkārši tiek paskaidrots vēlreiz, kam tā aplikācija ir domāta. Bet neko jaunu jūs šajos slaidiņos neuzzināsiet. Jā, un visbeidzot, tas darbs sākās norādot jūsu e-pastu. Vajadzētu norādīt tad jūsu reālo darba e-pastu. Klienti mēs norādītu arī savus privātos sākumā, tā kā testa nolūkiem, bet vienalga tad eventuāli nākas viņus mainīt uz reālajiem darba e-pastiem. Tātad tālāk ir jāizlasa noteikumi, privātuma politika, kā jau visur reģistrējoties, un jādod piekrišana. Vēlams arī atzīmēt to, ka vēlaties saņemt jaunumus e-pastā. Jaunumos mēs pa lielam paziņojam jaunas funkcionalitātes, aktuālākos notikumus, ja ir kādi semināri tiek organizēti vai kaut kas tāds, vai parasti nekas liekas, nekas tāds netiek komunicēts. Jā, un visbeidzot, tad ir, kad viss šis ir atzīmēts, ir jāizvēlās, ar kādu metodu jūs vēlaties reģistrēties. Un te ir tātad Microsoft vai Google, ar Google ir domāts Gmails. Šos divus izvēlās tajos gadījumos, ja, teiksim, jūsu uzņēmumā tiek lietots Microsoft Outlook vai Office tā sistēma, un e-pasts ir balstīts uz Microsoft. Tieši tāpat ar Gmail, ja jūsu darba e-pasts ir balstīts uz Gmail, tad arī var izvēlēties šo, un tā pieslēgšanās būs daudz ērtāka, jo nevajadzēs atcerēties vēl vienu paroli. Visbeidzot, klasiskā metode ir pieslēgšanās, jeb reģistrācija veidojot jaunu paroli. Tad, protams, to paroli ir labi atcerēties. Ja izvēlamies paroli, tad uz e-pastu tiek nosūtīta tāda tā kā
aktivizācijas saite ar lūgumu apstiprināt e-pastu, un šajā e-pastā būs šī poga saite, uz kuras nepieciešams noklikšķināt, lai turpinātu tātad reģistrāciju. Vārds uzvārds, viss pašsaprotami. Nu, tātad paroli jāizdomā. Jā. Šajā brīdī ir izveidots lietotāja konts. Tātad jūsu e-pasts, jūsu vārds tā kā ir reģistrēts Cospocket sistēmā, bet viņš vēl netiek asociēts ne ar vienu uzņēmumu. Lai, kā es minēju, pirmais solis tātad ir reģistrēt jūsu ārpakalpojumu uzņēmumu, tad jūs spiežat jauna organizācija. Pievienoties organizācijai ir tajos gadījumos, kad jūsu organizācija jau kāds viņu ir reģistrējis, un jūs vienkārši vēlaties viņai pievienoties kā dalībnieks. Jā, veicot reģistrāciju, arī pirmais solis norādīt valsti, kurā reģistrēts uzņēmums. Norādat uzņēmumu nosaukumu. Un reģistrācijas numuru. Tāpat arī svarīgi reģistrējot gan ārpakalpojumu uzņēmumu, gan klientu uzņēmumus, atzīmēt, vai uzņēmums ir PVN maksātājs. Jo, ja tas netiks izdarīts, tad robots digitalizējot dokumentus PVN neizdalīs. Tātad tas ir būtisks moments, ja uzņēmums ir PVN maksātājs, tad, te man kaut kas mazliet nojuka, tad ir to nepieciešams norādīt. Viņš man šodien negrib, lai es reģistrēju. Jūsu gadījumā šādā situācijā tad būtu uzreiz jāsazinās ar Cospocket atbalstu. Jā, te šajā vietā jums parādīsies jūsu e-pasta adrese, ar kuru jūs reģistrējat. Tas būs kā sākotnējais rēķina adresāts, uz kuru Cospocket izsūtīs savus pakalpojumu rēķinus. Jo Cospocket apmaksa notiek, mēs katru mēneša pirmajos datumos izrakstam rēķinus, pakalpojumu rēķinus par pagājušo mēnesi un nosūtam uz jūsu norādīto vietu. Šajā brīdī par laimi man izdevās pabeigt reģistrāciju, un arī jums šis būs pirmais ekrāns, kur jūs redzēsiet. Šī gan ir mobilā aplikācija, kura šobrīd ir atvērta uz datoru. Tādēļ, kā otro vai trešo soli es biju minējis, kad šis ir izdarīts, pieslēgties Cospocket mākoņa videi, lai pāriet uz patiešām to vidi, kas ir domāta darbam uz datoru. Jo mobilo aplikāciju jebkurā brīdī jūs pēc tam varēsiet lejupielādēt, vai nu atverot Google Play vai Apple Store savos telefonos, vai mājaslapas lejasdaļā, izmantojot vienu no šīm pogām. Bet mākonim pieslēgties var izmantojot šo pogu labajā augšējā stūrī mājaslapā pieslēgties. Un tā, kad jau tā pieslēgšanās ir izdarīta, es parasti iesaku saglabāt šo mākoņu vidi kā grāmatzīmi, jo grāmatvežiem šī mākoņu vide būtībā ir tā vide, kurā tiek pavadīts lielākais darba laiks. Būs nepieciešama ļoti bieži. Jā, būtībā jānorāda e-pasts, ar kuru jūs reģistrējāties, un jūs nonāksiet šajā darba uz datora paredzētajā vidē. Nu, lūk, tātad mēs esam reģistrējuši ārpakalpojumu uzņēmumu. Šobrīd, ja es nospiežu šīm 3 svītriņām, šeit normālos apstākļos es, teiksim, pāriešu uz savu
reālajiem testa kontiem, ja es nospiežu uz šīm 3 svītriņām, man te ir redzami un pieejami visi manā pārvaldībā esošie uzņēmumu konti. Es varu pa viņiem pārvietoties, katram ir sava datubāze, katram ir savas konfigurācijas, un tā es pārvaldu katru uzņēmumu. Jums tātad sākumā pēc grāmatības uzņēmuma reģistrēšanas šeit būs tikai viens, jūsu pirmais reģistrētais uzņēmums, un tālāk jau klāt var reģistrēt savu pirmo klientu uzņēmumu. Tas ir viens ceļš, kuru sākt. Es varbūt ieteiktu vispirms aiziet uz iestatījumiem un pievienot varbūt kādu jūsu kolēģi. Maksājuma sadaļā ir svarīgi izvēlēties plānu, lai kolēģi varētu pievienoties. Plānu izvēlēties nav jābaidās, ja konkrētā mēnesī, teiksim, konkrētā uzņēmumā netiek digitalizēts neviens dokuments, nekāda maksa aprēķināta netiek. Šo plānu izvēlamies šobrīd Robo, kā teicu, vēlāk parunāsim par plānu. Un, kad tas ir izdarīts, tad lietotāju sadaļā man ir iespēja pievienot šim uzņēmumam savus kolēģus, pogu uzaicināt lietotāju. Tā kā es vēlos, lai šī persona, kuras pievienoju, arī varētu reģistrēt un piesaistīt šim uzņēmumam savus klientu uzņēmumus, tad es atzīmēju, ka es vēlos, lai šī persona tiek pievienota kā administrators. Lietotājs parastais nevarēs pievienot uzņēmumus, nevarēs mainīt iestatījumus, un būtībā ir stipri ierobežotāks. Administratoram ir pilnas tiesības darboties. Šajā gadījumā pievienošu Zani, un kad tiek norādīts personas kolēģa e-pasts, vēl var izvēlēties valodu, kurā nosūtīt uzaicinājumu. Visbeidzot, uz šo e-pastu nosūtīt uzaicinājumu, kur būtībā Zana šajā gadījumā saņems no Costbucket automatizētu paziņojumu, ka Kaspars viņu ir pievienojis šim uzņēmumam, un tālāk jau tur būs norādes ar veicamajām darbībām, lai arī Zana varētu pieslēgties un darboties ar šo kontu. Kā minēju, grāmatvedības sistēmas integrācija. Ārpakalpojumu biroja varbūt sev nevienmēr to slēdz klāt, jo pamatā izmanto Costbucket priekš savu klientu apkalpošanas, tāpēc šo mēs varbūt paskatīsimies, tūlīt reģistrēsim jaunu uzņēmumu. Izejot no iestatījumiem, tātad, ja es vēlos reģistrēt savu klientu uzņēmumu, tad es izvēlos jaunu organizāciju, un tie paši soļi, norādu valsti, norādu organizācijas nosaukumu. Man šobrīd ir bailes pie šo slēdzīti, jo es baidos, ka varētu notikt tas pats, kas iepriekš. Vienkārši piereģistrēsim. Un te ir viens solis, kas iepriekš, jeb slēdzi, kas iepriekš nebija redzams, jo organizācija, kur mēs reģistrējām, iepriekš bija pirmā mūsu organizācija. Tagad jau reģistrējot savu klientu uzņēmumu, man ir iespēja aktivizēt šo slēdzi, adresēt Costbucket rēķinus citai organizācijai. Ar to ir domāts adresēt pakalpojumu rēķinus. Ja es ieslēgšu šo slēdzi, tad pakalpojumu rēķins par Costbucket lietošanu šim klientu uzņēmumam netiks piestādīts, bet viņš tiks pievienots manam ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumu kopējam ikmēneša rēķinam. Un tā es varu vienot arī citus klientus klāt, un sanāk, ka tad tajā ikmēneša pakalpojumu rēķinā jūsu klienti parādīsies kā rindiņas tiks izdalīti, un jūs būsiet tas maksātājs par saviem klientiem. Ko mēs arī iesakām darīt, jo tas ir izdevīgāk no cenu viedokļa. Šajā gadījumā tad tiek piemērota ārpakalpojumu grāmatvežu atlaide, kas paredz sākotnējo dokumentu limitu mēnesī nevis 100, bet 200, par ko mēs parunāsim arī uz priekšu. Un katrā klienta uzņēmumā jums būs iespēja pievienot vienu papildus lietotāju bez maksas, kas ir ļoti būtiski,
tieši grāmatvedības sniedzējiem, pakalpojumu sniedzējiem. Kad esmu to izdarījis, spriežu tālāk, un tagad jau es esmu šajā klienta datubāzē. Iestatījumi visi būs jāveic no jauna. Tātad, ja es atveru lietotājus, Zana šajā uzņēmumā nav, jo varbūt Zanai ar šo klientu nav nekāda sakara, viņai ir nevajag būt. Te es varbūt aicināšu kādu uzņēmumu darbinieku kā lietotāju. Ar domu, ka tas darbinieks, atbildīgā persona uzņēmuma puses, tos dokumentus tad digitalizēs, un es jau viņus tālāk pāraudzīšu šajā vidē. Un, ja es nospiežu uz 3 svītriņām, es redzu, ka man jau ir iespēja izvēlēties starp divām datubāzēm. Jā. Un tālāk jau, kā minēju, tad mēs paskatāmies plānā, klients ir reģistrēts. Jā, notiek šī jau būtu tā kā konfigurēšanas daļa. Tātad, kā mēs iepriekš to darījām, dodamies uz iestatījumiem, sākumā izvēlamies abonēšanas plānu, to, ka maksās ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmums, mēs jau norādījām reģistrējot, bet paturiet prātā, ka arī vēlāk to var izdarīt nav uzreiz nepieciešams, ka arī vēlāk šis solis ir izpildāms. Tālāk es tātad varu pievienot lietotāju, šoreiz pievienošu uzņēmumu darbinieku. Būtu nomainīšu valodu, šoreiz darbinieks ir no Igaunijas. Jā, un šajā gadījumā viņš tiek pievienots nevis kā administrators, bet gan kā parastais lietotājs. Tātad viņš varēs tikai iesniegt dokumentus, nevarēs mainīt iestatījumus, un tāpat arī, ja būs vairāki lietotāji vai administratori vai parastie lietotāji redzēs tikai un vienīgi savus dokumentus. Savukārt administratori šajā mākoņu vidē redzēs visu lietotāju iesniegtos dokumentus konkrētajā uzņēmumā. Jā, tālāk jau ir integrācija. Tātad pie integrācijām te ir jāatrod tā grāmatvedības sistēma, kura tiek izmantota konkrētajā uzņēmumā. Integrācijas izveides katra atšķirsies. Ir tādas integrācijas kā Jumis, Standardbooks, Moneo, kur patiesībā šo ceļu reģistrācijas pat var sākt no grāmatvedības sistēmas puses. Šajās programmās ir pieejama Costbook pakalpojuma aktivizēšanas poga, kuru izmantojot, tad automātiski Costbook sistēmā tiek reģistrēts konkrētais uzņēmums. Bet šodien mēs runājam par tādu vispārīgu, kas der visiem. Jo cits, teiksim, grāmatvedības sistēmas, kā varbūt Zauktis, te integrācijas aktivizēšana nozīmē norādīt e-pastu administratora, nospiest tālāk. Šajā brīdī patiesībā Zauktis integrācija jau ir aktivizēta. Tā ir, laikam, visātrākā, kuru var aktivizēt, jo integrācija kā tāda ir visvienkāršākā, bet nemazāk efektīva. Vienkārši tas princips, kā viņi darbojas, ir atšķirīgs. Jā, un tad diezgan daudz, ko mums ir darīt grāmatvedību iestatījumos. Grāmatvedību iestatījumos katram uzņēmumam ir iespēja pievienot personalizētus izdevumu veidus, tātad digitalizējot dokumentus, digitalizētājiem tiks jautāts, par ko šī izmaksa ir bijusi, par ko viņš ir maksājis. Pēc noklusējuma ir šie 5 veidi, bet to struktūru var veidot neierobežotu pēc nepieciešamības katram uzņēmumam. Tāpat arī ir iespēja pievienot maksājuma metodas. Te ir runa par bankas kartēm. Es varu pievienot, ja, teiksim, šajā uzņēmumā tiek izmantota debetkarte, es varu pievienot karti, man jānorāda pēdējie 4 cipari, norādīt, kura persona ar šo karti norēķinās uzņēmumā. Šajā gadījumā tas būs kolēģis Jonas. Un piešķirnu nosaukumu. Un šajā brīdī, kopš šī brīža, tātad, ja Jonas iesniegs kādu dokumentu, teiksim, digitalizēs čeku, viņam būs iespēja norādīt, ka par šo pirkumu viņš ir norēķinājies ar šo karti. Un tādā gadījumā tad tiks izveidot arī automātiski
izveidots pārskats par šo konkrēto karti, par konkrēto periodu. Jā, šajās funkcionalitātēs mēs ļoti neiedziļināsimies. Šodien es varbūt vienīgi parādīšu uz reālā piemēra. Kosbuketā tātad dokumentus var likt pa vienam, bez pārskatiem, bez mapītēm. Tas parasti attiecās uz pakalpojumu rēķiniem, bet avans norēķiniem un karšu darījumiem tiek izmantots mapītes. Šīs ir uzskatāmas tātad kā mapītes, un te ir runa tieši par debetkarti. Tiek veidot automātiski uzģenerēta mape par konkrētu periodu. Šajā gadījumā tas ir marts. Kreisajā pusē ielasās visi ar karti veiktie darījumi šajā gadījumā, tie maksājumi, kurus esmu veicis es, un pretī jau tad personas sniedz iekšā, ja pielīdzina attaisnojošo dokumentu. Tātad esmu maksājumu pretī iesniedzis degvielas čeku, komunikāciju rēķins, un jā. Un visbeidzot, tad, kad šīs konfigurācijas ir veiktas, tad, kā es minēju, būtu ļoti svarīgi pamēģināt notestēt integrāciju. Katra integrācija ir mazliet atšķirīga. Mēs varam paskatīties, teiksim, uzņēmumā, kurā ir integrācijas augtis. Tātad, ja tas ir avans norēķins, man būs nepieciešams veidot izdevumu pārskatu. Priekš tā es pārgāju uz pārskatu skatu, izvēlos izdevumu pārskats, nosaucu to par aprīli, un tagad man arī izveidojusies tukša mapīte. Tajā ir 0 dokumentu šobrīd. Atverot šo mapīti, es jau varu mobilajā telefonā, ja tie čeki, tad parasti tā ir fotografēšana, izvēlēties fotografēšanas funkciju. To gan es parādīt nevaru, bet jā, un tad norādīt, par ko ir bijis maksājums. Zeltī šobrīd tas notiek brīvā teksta formā. Apskatīt, ko robots ir nolasījis no manis nofotografētā čeka, veikt labojumus, ja tādi ir nepieciešami, ja, teiksim, robots ir pieļāvis kādu kļūdu, un visbeidzot viņu saglabāt. Zaukša gadījumā dokuments, kas ir avans norēķins, uzreiz uz zaukti netiek padots, viņš paliek glabāties šajā aprīļa mapītē, jo es varu aprīlī vēl kāds dokuments, un es turpinu likt aprīļa dokumentus vienā šajā mapītē. Tad, kad visi dokumenti par aprīli man ir savākti, tad es varu spiest iesniegt pārskatu, jeb darbinieks var spiest iesniegt pārskatu, un viņš tiks vai nu padots vadībai uz apstiprināšanu, ja izdevuma vīzēšana būs iespējota, vai šajā gadījumā tiks nosūtīts uz grāmatveža e-pastu, lai tālāk jau grāmatvedis varētu šos čekus importēt šajā gadījumā Zeltes sistēmā. Tad, kad tas ir notestēts, es redzēju, ka šis pārskats ir aizgājis, tātad avans un norēķini darbojās ar integrāciju. Tālāk jau man būtu labi notestēt, vai arī individuālos dokumentus es varu pārsūtīt uz savienoto grāmatvedības sistēmu. Viena metode rēķiniem, dokumentu skats, tas ir zaukša gadījumā un vairums integrāciju gadījumā paredzēts piegādātāja rēķiniem. Piegādātāja rēķinus parasti digitalizē 2 metodēs. Viena ir iesūtot uz e-pastu. Katram klienta uzņēmumam tiek piešķirta unikāla @kosbuket.com e-pasta adrese, kuru nokopējot vai pārrakstot. Es dodos uz savu e-pastu, pievienoju e-pastam vienu vai vairākus rēķinus. Praksē gan biežāk ir piegādātājs man atsūta pakalpojumu rēķinu, es uzreiz spiežu pārsūtīt, ja forwardēt, norādu savu uzņēmuma @kosbuket.com adresi un spiežu nosūtīt. Un tad aptuveni minūtes laikā tie dokumenti parādās iekrīt šajā datubāzē. Kamēr dokumenti ienāk, vēl rēķiniem ļoti populārs digitalizēšanas veids, ja metode ir šī poga pievienot dokumentus, kura
pēc brīža var pārvietoties uz šo stūri, kad jau, te ir ienākuši no e-pasta iesūtītie dokumenti, tad šī poga pārvietojās šeit. Un būtībā tas ir dokumentu digitalizēšana no datu krātuves, vai tas ir jūsu datora cietais disks, vai manā gadījumā Google Drive mākonis. Es atrodu, kur man glabājās rēķini, varu iezīmēt līdz 100 rēķiniem vienlaikus un pievienoju tos. Kad robots būs pabeidzis digitalizēšanu, šīs pogas kļūs aktīvas, es varu saglabāt šos dokumentus vēlākai apstrādei, tad viņi man paliks karājoties kā nepabeigti, vai varu uzreiz viņiem iet cauri, skatīt, vai robots visu ir pareizi nolasījis. Šeit PVN netika izdalīts, jo es neatzīmēju, ka uzņēmums ir PVN maksātājs. Es varu norādīt arī papildus tātad informāciju par ko ir bijis šis maksājums. Un visbeidzot, kad viss ir pabeigts, es to varu iesniegt. Un otru saglabāšu vēlākai apstrādei. Zelkša gadījumā tātad vēlamais status ir digitalizēts, tātad robots savu darbu ir pabeidzis. Arī es, varu iziet vēl pārbaudīt šos dokumentus, kas tika iesūtīti no e-pasta, un visbeidzot jau es viņus varu eksportēt uz Zaukti. Man vajadzētu būt eksportam uz Zaukti, tad paskatīšos. Man, diemžēl, ir atslēgta šī funkcionalitāte. Un šādā gadījumā, ļoti labs piemērs, vajadzētu būt iespēja eksportēt uz Zaukti, taču kaut kas neizdodas. Tātad avans norēķinu mēs nosūtījām veiksmīgi, šeit mums kaut kas neizdodas. Te ir jābūt pogai, kura poga gan ir, atvainojos. Bet, ja kaut kas, šādi nenostrādāt, tad šis būtu labs piemērs. Un man ir iespēja saglabāt failu, kurā būs 2 rēķini, kurus tikko izeksportēju. Un, kad esmu to izdarījis, tad status tiem 2 izeksportētajiem rēķiniem nomainās uz nosūtīts. Tālāk jau es varu doties uz Zaukti un veikt šī saglabātā XML faila importu uz Zaukti, jo tas ir tas, kā darbojās Zauktas integrācija. Citas integrācijas, kā Moneo, Standardbooks vai Jumispro, tur nekāda faila uz datoru nav jāsaglabā, tur datu apmaiņa notiek patiešo vai iesūtot, vai dodoties uz grāmatību sistēmu un pieprasot dokumentu ievilkšanu no Cospocket sistēmas. Un visbeidzot, tad, kad visi testi ir veikti, kad ir skaidrs, ka sistēma darbojās, tad jau vajadzētu šiem pirmajiem klientiem pirmo periodu nospraustu, tas būtu mēnesis, sistēmu notestēt, un tālāk jau tad pieņemt lēmumu, vai ir nepieciešama vēl kāda konsultācija, visdrīzāk jau procesā vēl radīsies jautājumi, un tad jūs sazināsieties vai ar atbalstu, vai ar mani. Un, ja viss veiksmīgi, tad doties atpakaļ uz šo pogu un reģistrēt pārējos klientus. Tā es vēl paskatīšos, pirms es dodu vārdu Ditai. Es paskatīšos, vai man bija vēl kaut kas, ko es gribēju uzsvērt. Darba uzsākšana, tātad mēs apskatījāmies. Te būs tie galvenie soļi pie konfigurēšanas, kuriem iziet cauri. Tad pēdējais, ko es no savas puses gribēju piebilst, ir, ka mēs esam jūsu rīcībā. Te ir Cospocket atbalsta e-pasts, uz kuru varat rakstīt, ja ir kādi tehniski jautājumi, un attiecīgi arī telefona numurs, uz kuru jūs varat zvanīt. Ja jūs rakstat, un ja runa ir par kādu tehnisku ķibeli, laba doma ir vienmēr pievienot ekrāna šāviņu, ja tas ir iespējams, un ja tas liekas piemērot konkrētai problēmai. Ja, tiek izmests kāds kļūdas paziņojums vai pazūd kaut kāda poga, vienmēr ir laba doma. Windowsā, ir šāds, nezinu, vai jūs redzēsiet, ļoti smalks snipping tool. Es viņu vienmēr turu šajā rīku joslā, varbūt jums tā rīku josla lejā, un vienkārši ar šo rīku tad ir iespēja
nospiest new, es varu iezīmēt, teiksim, konkrētu lauku, kur es gribu uzņemt. Es vēl papildus varu atzīmēt, teiksim, iezīmēt šo, un tālāk jau es šo iekopēju e-pasta ziņā un, teiksim, rakstu klientu atbalstam un norādu, ka šajā vietā kalendārī kaut kas nedarbojas kā nākas. Tad uzreiz tā komunikācija ir daudz atvieglotāka. Arī atbalstam ir vieglāk saprast, kur varētu būt problēma. Jā, Dita, es laikam pietiks man vārīties, kā vienmēr esmu aizrunājies. Pastāsti tu mums kaut ko Jā, interesantu. kārtībā, Kaspar, paldies. Varbūt iepazīstināšu vēlreiz ar sevi. Mani sauc Dita Kalniņa. Es darbojos grāmatvedībā jau vairāk kā 20 gadus. Un sen, tā, kad vēl gāju grāmatvedības praksē, man pat sanāca pastrādāt ar tādiem kartoteikas skapjiem, kur bija liels kartoteikas, kur katra atvilknī bija konts, un tad bija šie lielie milzu palagi, kur mēs slēdzām apgrozījuma pārskati, un arī esmu piedzīvojis laikus, kad šoferis bija grāmatvedības nodaļas darbinieks, un mēs braucām uz banku un iesniedzām papīrā gan pašu rēķinus, līgumus un maksājumu uzdevumus, apzīmogots un ar 2 parakstiem, un arī disketēs vedām darbinieku algu izmaksu sarakstus. Tā kā jāsaka, manas jau dzīves laikā grāmatvedības darbs ir ļoti mainījies, patiešām ļoti, un tagad ir digitalizācija. Un, man tā liekas, tā spilgti tas parādījās Covid laikā, kad sākās attālinātais darbs, tad dzīve mūs piespieda, tā teikt, pāriet uz jaunām iespējām, uz jaunām metodēm. Protams, palīdzēja arī grozījumi, jaunais grāmatvedības likums, kur nāca arī vēl klāt motivācija, kad digitālajiem dokumentiem vai dokumentu digitālajai kopijai ir tāds pats spēks kā papīram, e-paraksts noteikti, un nākamais, kas mūs sagaida, ir šie te e-rēķini. Līdz ar to mēs grāmatveži visu laiku dabūnam mainīties, un man pat gribās teikt, ka mēs esam tie, kas spiež mainīties mūsu klientus vai darbiniekus vai priekšniekus, kas mēs esam tas motivators, mums ir jābūt tam motivatoram, lai mēs atbalstu visām prasībām, ko mums uzliek šī jaunā vide. Un jāsaka, arī jaunie mani klienti kārtpakalpojumā, kas ir, arī viņi ir jauni cilvēki, un viens no tādiem spilgtākiem piemēriem, ka es sapratu, ka ir jāiet uz citām sistēmām, bija, kur man klienti atbildēja, ka viņš šobrīd atrodas ārzemēs, tuvāk tur Tuksnesim, un viņam ir līdzi tikai e-maciņš telefonā, un vai viņš man var visu atsūtīt WhatsAppā, visus savus rēķinus, un viņam pat čekus visus iesniedz, pārsvarā viss ir uz e-pastu aizgājis. Tam man likās, ok, jau liela uzņēmuma vadītāja man atbilda to, ka viņam ir tikai e-pastā dokumenti vai WhatsAppā, un viņš man labprāt viņus pārsūtīs. Protams, kad tik kaut kā sūta šurp. Un pēc 6 mēnešiem mēs sapratām, ka mums ir liels bardaks. Mums ir dokumenti gan e-pastā, gan kopīgajās mapēs, gan mapēs papīrā, ko klients ir ievedis, gan arī WhatsAppā kaut kas, un nedod Dievs vēl Facebook Messengerī. Bija kaut kas jāmaina. Un tā mēs, ja es nemaldos, tas bija 2001. gads, mēs uzrunājām Kasparu, ka mēs vēlamies sakārtot savu plūsmu dokumentu ar saviem klientiem. Jāsaka godīgi, tie, kas arī jūs, kolēģi, pamēģinājāt šo te pirmo COSPocket risinājumu 2001. gadā, tas risinājums bija jēls, viņš nebija tik labs un tik foršs, un tur viss uzkārās, un dokumenti nāca vairāk kā pusstundu, un tev jau nervi bija čupā, un tu neticēji, ka viss ir atnācis. Tad šodien, mūsdienās, Kaspars un viņa komanda ļoti piestrādājas, ļoti uzklausījis arī visus ierosinājumus. Šis risinājums patiešām ir time saving, ļoti sakārto datus, sakārto attiecības ar klientiem. Jo mūsu uzņēmumā šobrīd ir, ja nav iesniegts COSPocketā, šis dokuments nav saņemts. Lūk, un klienti vairs nestrīdās, ar klientiem vairs nav jāmeklē pa e-pastiem, pa spamiem, nav tā pārliecība, ka varbūt viņš atsūtīja un es netīšām izdzēsu. Šī visa nedrošība mūsu pusē vairs nav.
jau mēs ejam Kospocketā un mēs redzam, ir iesniegts, nav iesniegts, kad iesniegts. Mums vairs nesatrauc, ja tas ir iesniegts iepriekšējā dienā, pirms jāiesniedz atskaites valsts ieņēmumdienstam. Mēs visu paspējam smuki to visu sakārtot. Lūk, varbūt, jā, to, ko es ieteiktu jums, kā grāmatvežiem, īpaši, kas ilgi darbojās un ir ilgstoši klienti, cienam sevi, nogriežam kārnazi, ka turpmāk dokuments ir tikai caur šo vienu komunikācijas veidu. Manā gadījumā tas ir Kospockets, un taupam savu laiku un kļūstam produktīvāki komunikācijā ar saviem klientiem. Un sākumā varbūt ir problēmas, bet es teikšu, godīgi, ļoti ātri arī klientiem patīk tas. Jo tā otra lieta atkal ir, kur klients prasa, man bija 3 gadi atpakaļ, vai tur 3 mēneši apkārt rēķins ar tādu un tādu partneri, vai tu man vari atsūtīt fotogrāfiju? Šobrīd tas vairs nav. Klients pats dodas Kospocketā un ērti atrod šo konkrētu dokumentu, kas viņam ir nepieciešams. Lūk, teikšu, ka godīgi, ka ar klientiem satiekos šobrīd tikai, lai izdzertu kopīgi kafiju, aizvestu dāvaniņu, saņemtu dāvaniņu, parunātu. Un dokumentus mēs jau sen vairs nenododam papīrā. Ir klienti, kas vēlas gada beigās, lai mēs vēlreiz iziem cauri. To mēs darām. Jā, protams, ir dažas lietas, ko mēs vēl darām, bet lielākais daudzums ir forši brīži pavadīti kopā, diskusijas ar klientiem, kaut kādas tādas lietas vairāk, nevis tāda dokumentu nomešana, paņemšana. Lūk, par tām lietām, ko es ieteiktu jums apskatīt, ar ko sākt, es varbūt ātri nošērošu ekrānu. Es ceru, ka jūs redzat, ka viss ir kārtībā. Pagaidām vēl tevi redzam. Tikai mani tā, tad es vienreiz nošērošu ekrānu. Tā. Bet jā, droši var stāstīt, jo pagaidām izstāst, ka jautājumu nav vajag labi. Tagad jūs redzat, ja? Kospocket vide. Tā ir mūsu spēļu vide. Tas, kas man patīk, ir, šeit ir iespēja iesniegt komentāru. Tas ir tas, ko klienti bieži izmanto, jo ir čeki, ko es nesaprotu, kas tas ir, kur es saimnieciskai darbībai, nodaļai vēl. Tā ir ļoti lieliska iespēja, ko mēs lūdzam klientiem, īpaši kaut kādām tādām sarežģītām lietām, iesniedziet komentāru. Tas ir viens. Otrs ir klienti, kuriem ir šīs saucamās dimensijas, jeb izdevumu centri, kostu centri par nodaļām sadalīts. Tad šeit var salikt savas šīs te vajadzības. Mums ir gan uz mašīnu, kad cilvēki vēlas kaut kādus izdevumus norādīt. Arī ļoti liela iespēja, kas ietaupa laiku, pēc tam tālāk vākt informāciju. Tas viss tiek iesniegts. Man ļoti patīk, ka Kospockets nolasa bankas kontu, jo mēs dažiem klientiem ir sagatavojam maksājumus. Un šīs bankas konts arī tālāk dažādu grāmatīs programmās tiek nodots uz piegādātāju kartiņu vai realizācijas kartiņu realizācijas rēķiniem. Tās ir tās lietas, ko es gribētu uzsvērt, kas man ļoti patīk Kospocketā, ko mēs izmantojam ikdienā un ļoti, ļoti bieži. Ja iet runa par čekiem, tad mēs izmantojam šo atmaksu, privātie līdzekļi vai uzņēmuma līdzekļi. Tas palīdz ātrāk saprast, vai tās ir darbinieks izmantojis savu karti, vai viņš ir izmantojis uzņēmuma karti. Tad par šiem te bankas savienojumiem, šiem laikam mums konkrēti uzņēmumam nav, ir ļoti labi, kad ir šis automātiskais savienojums ar bankām. Ļoti labi tas rādās Svetbanku. Starp citu, Svetbank ir arī ieteikusi Kospocketu savā finanšu blogā, kā vienu no uzticamiem partneriem. Un tur klients jau redz, ka viņam pa mēnesi ir notikuši tik darījumi, un viņš vienkārši pielasa klāt čekus. Mums nav jāsūta atsevišķs Excel tabulas ar lūgumu, lūdzu, atrod čekus, jo ir notikuši tādu un tādu darījumi. Ja viņš nevar atrast čeku, tad viņš komentārī tā arī pierakst. Šeit čeka nebūs. Lūk, un tad vēl ko Kaspars varbūt neparādīja, es varētu ātri parādīt. Avans norēķins ļoti skaistais Kospockets ir komandējuma atskaits. Un šeit var iekļaut visu, gan no līdz valsti, cik procentuāli tiek atmaksāts, vairākus galamērķus, pielikt komentāru, vai tā ir izstāde, uzņēmuma brauciens, bija ēdināšana un naktsmītnes, līdz ar to mazāka komandējuma nauda. Un Kospockets ļoti labi aprēķina komandējuma naudas, un šeit, ja tiek sagatavot šī atskaite, viņa jau no grāmatvedības viedokļa tiek uzskatīta kā apstiprināts dokuments. Ja viņu sagatavo vadītājs arī apstiprina, tiek izmantot šis apstiprinājuma iespējas Kospocket risinājumā. Lūk, tad par apstiprinājumiem mums ir uzņēmumi, īpaši būvniecības uzņēmumi, kur ir
izdevuma radītājs, kā mēs sakām, tad ir būvdarba vadītājs un vadītājs, kas ir atbildīgs par visu nodaļu. Mēs izmantojam šo te apstiprinājumu, kur ir 2 vai vairāk paraksti, vairākas apstiprinājuma kārtas, un tikai tad mēs šos dokumentus iekļaujam konkrēto objektu, būvobjektu vai nodeļu. Nu, mums ir arī ārzemju klienti, kuri vēlas apstiprināt visas savus filiāls izdevumus. Ļoti labi palīdz Cost Pocket risinājums. Iepriekš tas bija e-pastos, tagad smuki Cost Pocketā visi apstiprinājumi ir vairākās valodās, arī ārzemju partneri konkrētam uzņēmumam vai filiālei. Viņi jūt šo te kontroli pār izdevumiem, jo viņi redz, ka tas ir apstiprināts. Tas ir tās lietas, kas mums ir ļoti palīdzējis piesaistīt arī lielākus klientus apkalpojumiem, kuriem agrāk bija veselas grāmatvedības nodaļas, ir šī kontrole, ko palīdz nodrošināt Cost Pocket risinājums. Tad tas ir tas tehniskais, bet kā tas izstāsta grāmatvedības pusē? Es varētu parādīt, kā tas izstāsta programmā Moneo, jo Cost Pocket stāstīja, es atceros, Kaspars stāstīja par Dalkti. Es ikdienā izmantoju pārsvarā saviem klientiem Moneo risinājumu. Tā tas izskatās. Ar vienu klikšķi es šos dokumentus ievelku, saņem dokumentus. Mums gan šeit visu laikam ir saņemts, līdz ar to tur nebūs iespēja saņemt. Es jums tikai ātri parādīšu. Tad te arī tos pielikumus, ko Kaspars minēja, var vilkt klāt. Nu, iespējas ir daudz, noteikti automātiski, vai tikai avans norēķins, vai tikai realizācijas rēķins, tikai piegādātāja rēķins, vai tikai komandējums. Ļoti dažādas opcijas, ļoti daudz, kas ir tieši ar Moneo sadarbībā. Un kā tas izstāsta? Šos visus logus nolasa pati programma. Tas nāk konkrēti no Cost Pocketa. Un šī tā bilde, kas nāk līdzi. Tad katram reiķinam mums pretī ir šī te bilde, ja viņi ir pievienota komandējuma atskaite. Tātad te visu var redzēt un arī apstrādāt. Ja mēs konkrētā piegādātāja kartiņā jau ieliktu arī kontu, tad šeit man jau automātiski nāktu konta numurs vai objektu numurs, ja mēs tos izmantojam. Lūk, tā kā lielākais ieguvums ir laiks, sakārtotas attiecības ar klientu, sakārtota dokumentu plūsma. Ļoti ērti arī ir komunicēt ar valsts ieņēmdienestu. Kad valsts ieņēmdienests palūdz kādus dokumentus, mēs ieklišķinām, atlasot konkrēto firmu un lejuplādējam uz PDF-u. Valsts ieņēmdienestu EDS-ā tad arī iesniedzam šo te atskaiti, ko skaisti sagatavo Cost Pockets. Mēs vairs neskaenam caur mapēm un nemeklējam. To var izdarīt jebkurā ērtā laikā, ļoti ērti. Tiek ieviesas kontrols, ko es minēju, ko arī paredz grāmatvedības likums, kad, kā jūs arī vairāk mums revidenti tiek uzdot, kā tiek realizētas grāmatvedības kontrolas uzņēmumā. Arī ar Cost Pocket risinājumu. Cost Pockets arī nodrošina visu ielagojušos un apstiprinošo datu tāda reģistru digitālās pēdas, kas ir obligāts pasākums šajās sistēmās. Tās laikam arī viss, ko vēl varētu uzsvērt, kad Kaspars un viņa komanda ļoti nāk pretī jauninājumiem, uzlabojumiem. Kā es minēju, aplikācija ļoti augusi, ļoti palīdz un arī uzklausa ieteikumus. Mēs mazāk esam daudz mocījuši ar savām vēlmēm. Bet droši arī, ja jums ir kāda forša pieredze, ko jūs vēlaties, es domāju, ka Kaspar komanda būs atvērta. Noteikti. Tas laikam ir viss. Jā, ieteikumu un vēlmi jau, protams, ir daudz. Tīpaši, ka tagad jau esam diezgan paaugušies. Bet tieši tie ieteikumi, komentāri, pretenzijas, tas arī palīdz veidot to produktu. Jo mēs paši citādi taustamies pa tumsu, ko tad klients nākamo varētu gribēt. Bet, ja klients pats nāk un saka, vajag šitā, vajag to, vajag tā, tad mums ir daudz vieglāk. Tad atliek tikai izvērtēt, kurš tad ir tas nākamā iestrāde, kuru palaist. No manas puses vēl es biju solījis par cenām, tāpēc pavisam ātri es vēl padalīšos. Aptauja beigās, jā. Un vēl aptauja, jā. Dita, iedod man lūdzu ekrānu. Jā, es tagad mēģinu viņu atslēgt. Tas. Es domāju, ka tu vari uzspiest escape, varbūt podziņu. Uz klaviatūras. Notika? Pagaidām nenotika. Jā, tūlīt tās.
vajadzētu, ka tagad ir stop share. Tā. Tūlītās. Tagad ir. Par cenām. Jā, tātad kā es solīju. Kostpaketa sistēmā cenas ir atkarīgas no lietotāju skaita un dokumentu skaita. Cenas katram uzņēmumam, kur jūs reģistrējat, kas ir jūsu pārvaldībā, abonēšanas plānu var izvēlēties savu. Tad vienam varbūt tas būtu robo, vienam varbūt maksā, kad izmanto. No jūlija 1. Cenas gan mazliet tiks paaugstināts. Mēs neesam cenas pārskatījuši kopš 21. gada un būs nelielas izmaiņas. Vispirms tātad par robo plāns, kuru es arī vienmēr iesaku, ar kuru sākt, jo šī ir tā metode, kur digitalizētajam dokumentam uzreiz tiek parādīti arī tie rezultāti, ko robots ir nolasījis no dokumenta, un lietotājiem ir iespēja tos rezultātus piekoriģēt, ja tas ir nepieciešams. Būtībā šis plāns ļauj saprast to, cik precīzi tad ir Kostpaketa robots un vai vispār ir jēga izskatīt šos divus citus plānus, kuri ir skaitās pilna servisa plāni, kur tos robota lasījumus, pirms dokuments ir pieejams tālākai apstrādē, tos robota lasījumus pārskata speciālisti mūsu pusē. Ar robo plānu digitalizētais dokuments būtībā ir pieejams tālākai apstrādē, pārsūtīšanai uz grāmatvedības sistēmu, tā kā sekundžu laikā. Ar šiem plāniem dokuments būs pieejams tālākai apstrādē, ja tiks atzīmēts kā digitalizēts vidēji 5 stundu laikā. Tāpēc šeit pavisam cita tā darba plūsma, teiksim, dokumentu plūsma ir. Te lietotājs nofotografēs čeku, aplikāciju aizvers un kaut kur paies kāds laiks, līdz tas čeks būs pieejams vai nu apstiprināšanai, vai tur komentāru pievienošanai, lai gan komentārus būtu pievienot arī iepriekš, bet pirms grāmatvedis viņu varēs tālāk jau finalizēt, nosūtīt uz grāmatvedības sistēmu vai padot uz apstiprināšanu. Tādēļ iesaku sākt ar robo. Kostpaketa robots ir diezgan jau precīzs, kvalitāte ir ļoti augsta, tādēļ sāciet ar šo, un tad varam tālāk parunāt par to, vai nepieciešamību izmantot šos. Pieminēšu, varbūt par cenu precīzāk. Cena te veidojās tā, ka 5 eiro par lietotāju un pirmajiem 100 dokumentiem. Jeb gadījumā, ja par uzņēmumu maksā ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmums, kā mēs to skatījāmies iepriekš, tad šajos 5 eiro plus PVN no jūlija tie būs 6 eiro plus PVN. Šajos 5 eiro šobrīd ietilpst 200 dokumenti, nevis 100, un ir iespēja pievienot vienu papildus lietotāju bez maksas. Jo, ja maksātājs nebūs ārpakalpojumu uzņēmums, tad jau par otro pievienoto lietotāju būs vēl papildus 5 eiro maksa. Tātad, ja uzņēmumā ir 2 lietotāji pievienoti, tad mēneša maksa, nepārsniedzot 200 dokumentu limitu, būs 10 eiro plus PVN. Ja maksātājs būs ārpakalpojumu uzņēmums, tad mēneša maksa būs 5 eiro. Tāpat arī katrs uzņēmumam pievienotais lietotājs sākotnējo dokumentu limitu mēneša papildina par 100 dokumentiem. Dokumenti tiek rēķināti uz uzņēmumu kopā, nevis katram lietotājam, tā kā atsevišķi. Tātad, ja būs uzņēmumā 3 lietotāji pievienoti, tad sākotnējais dokumentu skaits mēnesī būs 300, tas limits. Ja netiek pārsniegts 300 dokumentu limits, tad mēnesī vajadzēs maksāt par 3 lietotājiem 10 eiro, ja tas ir grāmatvedības birojas. Ja gadījumā tas 300 slieksnis tiek pārsniegts, teiksim, 315 dokumenti, tad pie rēķina pieskaita vēl 5 eiro, un tas dokumentu limits mēneši tiek papildināts par vēl 100 dokumentiem. Būtībā par katriem nākamajiem 100 dokumentiem ir 5 eiro. Ja vienīgi tas lietotājs skaits nav lielāks, ja teiksim ir 6
lietotāji, tad tas mēneša dokumentu limits skaits ir 600. To jau būs diezgan grūti pārsniegt. Šis plāns precizitāte, kas ir pilna servisa digitalizācijā, no jūlija tiks likvidēts. Būtībā iemesls pavisam vienkārši ļoti, tā kā mikroskopisks skaits uzņēmumu viņu izmanto, tā kā nav viņam pieprasījuma. Pārsvarā 80% izmanto robo plānu, 20, šobrīd varbūt kāds 17 izmanto šo maksā, kad izmanto plānu, kas ir pilna servisa. Šis plāns var ātri piebilst. Ikdienā tie, kas ir klienti, kas regulāri iesniedz dokumentus, noteikti ir robo. Klienti, kas vienreiz gadā, pieņemsim kādas biedrības vai tur tāds mazāks, es ieteiktu maksā, kad izmanto to likt. Tur tīri tāds dokumentu plūsmas un cik svarīgi, cik daudz šie klienti regulāri iesniedz, vai tomēr viņi iesniedz tikai uz ceturkšņiem vai reizi gadā, pēc tā varētu izvērtēt. Labi, paldies. Jā. Jo šajā maksā, kad izmanto plānā, pirmie 3 lietotāji ir bezmaksas. Sākot no 4. lietotāja maksa ir 2 eiro par lietotāju. Bet te tā galvenā nianse ir ar šo plānu. Katrs dokuments, kurš tiek digitalizēts, maksā 40 centi. Būtībā tad galvenais, laikam, būtu iemesls izvēlēties šo, tas, kuru minēja Dita, ko es parasti vēl saku, šis plāns ir izdevīgs tad, ja uzņēmumā ir liels darbinieku skaits, tātad tiks pievienoti daudzi darbinieki konkrētā uzņēmuma kontam, bet uz vienu darbinieku vidējais dokumentu skaits ir neliels, līdz 5, kur būtībā neatmaksājās maksāt par katru darbinieku pilno lietotāju maksu. Tad ir izdevīgāk izvēlēties šo plānu, plus vēl dati tiks pārbaudīti no Costpocket puses, un, ja kļūdas tiks izlabotas, tad šis plāns tiešām ir tā kā loģisks lēmums. Bet citādi iesaku sākt un lietot šo robo plānu. Ja lietojot, redzat, ka robots netiek galā ar kādu konkrētu piegādātāju rēķiniem vai čekiem, tā kā regulāri, ka ir viena tā pati kļūda atkārtojas, tad robots nemācās, neuzlabojās, tad ir ļoti labi, ja jūs varat mums uz atbalsta e-pastu nosūtīt ziņu, būtībā uzrakstot, pievienojot pielikumā kādu paraugu konkrētā dokumenta un pierakstot šim rēķinam katru reizi nepareizs dokumentu numurs, piemēram. Un tad jau mēs to padosim uz sistēmas pārmācīšanu, nodosim tehniķiem informāciju, varbūt viņi papētīs, un tādā veidā mēs to robotu turpinam uzlabot. Robotu precizitāti turpinam uzlabot. Jā, tad arī no manas puses tas būtu viss. Es tiešām aicinu izmantot iespēju pieteikt konsultācijas, tas ir bezmaksas. Tā kā jums ērtā laikā satiksimies, parunāsim. Un Zane, tad varbūt mazliet pastāsti, kas ar to aptauju. Jā, vēl dažus papildus atbalsta, kā saņēmām pirms webināra, kad bija, un lielākoties tāpat cilvēki grāmatveži atbild, ka vairāk par 40% no sava darba laika tad aizņem šī dokumentu savākšana no kolēģiem, vadītājiem un vai klientiem. Tā kā diezgan daudz laika šis viss paņem, un Costpocket digitalizācija noteikti ar šo var palīdzēt. Jā, labi. Jā, es redzu, ka aptaujā ir arī otrs populārākais ir mazāk par 10% no sava darba laika aizņem. Tad es domāju, ka vai tie cilvēki dara kaut ko ļoti pareizi, kaut ko būtu labi zināt, ko viņi varbūt dara savādāk. Nezinu, varbūt jau izmanto Costpocket vai kādu risinājumu. Varbūt dokuments skaits nav tik liels, bet kādam ir atbildes uz to, kā var darīt labāk. Būtu interesanti dzirdēt arī to viedokli. Bet paldies par aptauju. Ļoti forši. Un vispār tā bija Ditas ideja, ka kaut ko tādu varētu pajautāt. Ļoti forši, Dita. Paldies tev, kā vienmēr.
Paldies tad arī visiem klausītājiem. Kā minēju, ieraksts būs pieejams. Mēs uztaisīsim arī bloga rakstīnu, kur apkoposim tos soļus manis minētos. Tur viņi varbūt būs mazliet strukturētāk, jo man sanāk pa laikam pamētāties. Un pievienosim arī to PDF failu, kurā ir tie soļi minētie. Jā. Paldies jums. Ceru, ka pieteiksieties kādai konsultācijai, sāksiet izmantot. Un tad jau līdz nākamajai reizei. Paldies visiem! Čau, čau!